Oho, kas tas tāds? Opa, Jāni, kas te notiek? Un tu tāpēc bija jāiet prom ātrāk no sporta stundas? Iedomājies. Tev par to bārdu neaug. Un Jānim? Jānim, tu aptrats? Nu un? Ko nu un? Sarunājies ar Andiņu, ar kaut kādu ievu, un tagad baigais vīrietis esi, ja? Nu nē, vecīt. Es redzēju sapni. Sapni? Kādu sapni? Nu to, zini, kad tu pamosties un nu viss ir... Skaidrs. Es pateicu Sencītim. Zini, ko viņš teica? Viņš teica, dēls, tagad tu kļūsti par īstu vīrieti. Man arī tāds bija. Nu ko tu, Modi, ja tev būtu bijis, man sen būtu izstāstījis. Jā, bet kā tad īsti kļūst par vīriešiem? Man mamma neko nestāst. Es vispār dzīvoju Romēķi. Iedod man arī. Senc teica, ka tās mažo īsti vīri. Jā. Skūšanās vai gluži otrādi ūsu un bārdas audzēšana ir rituāls, ar kur lepojas ik viens vīrietis. Taču tā nav vienīgā pazīme, kas atšķir zēnu no vīrieša. To ir daudz vairāk. Pati svarīgākā no tām ir spēja kļūt par tēvu. Process, kā zēns pārtop par vīrieti, nav viegls. Tāpēc ir svarīgi izzināt to soli pa solim. Pubertātes laikā zēniem mainās, pēc būtības viņi visi mainās. Viņi sāk augt lielāki, straujāki, viņi ir vieglāk aizkaitināmāki. Viņiem sāk augt muskuļi, kauli, visi viņi pēc būtības sāk augt. Balss lūzums, apmetojums, ko tā var būt, pinnes, pumpas. Viņš tiešām kļūst savādāks. Viņš ir augumā lielāks, viņš uzvedās savādāk. Viņam ir arī cits viedoklis un citas intereses. Viņa dzīvē sāk parādīties lielāka loma meitenēm, kas ir forši. Meitenes visapkārt, viņa tā. Lielāka uzmanība tiek pievērsta, un arī tev pievērš lielāku uzmanību, jo tu mainies, un vispārējais meitenes arī mainās. Tas pēc būtības mums šeit ir visforšākais. Pusauģa vecumā cilvēka organismā notiek lielas pārmaiņas, kad cilvēka ķermenis gatavojas pēcnācēju radīšanai. Tas ir laiks, ko dēvē par dzimumu nobriešanu vai puberitāti. Šis ir laiks, kurā meitenes nobriest par sievietēm, bet zēni par vīriešiem. Zēnu un meiteņu nobriešanu par vīriešiem un sievietēm nosaka hormoni, kur katram dzimumam ir atšķirīgi. Hormoni tās ir bioloģiski aktīvas vielas, kas ietekmē cilvēku izskatu, aktivitātes līmeni un pašsajūtu. Pubertātes laikā meitenēm strauji palielinās sievišķā hormona jeb estrogēna daudzums, savukārt zēniem vīrišķā hormona jeb testosterona daudzums. Tieši vīrišķo un sievišķo hormonu attiecības nosaka mūsu turpmāko attīstību un uzvedību. Pubertātes laikā zēns nobriest par vīrieti. Pārmaiņas zēnus sagaida vecumā no 10 līdz 18 gadiem. Vienam pubertāte sākas ātrāk, otram vēlāk, taču parasti dzimuma nobriešanas sākums novērojams 13 līdz 14 gadu vecumā. Lai arī kad sāktos pubertāte, rezultāts būs viens. Visi zēni izaugs par vīriešiem. Redzamākās izmaiņas vispirms skar ķermeni. Zēni stiepjas garāki, platāki kļūst pleci. Augums pamazām iegūst vīrietim raksturīgās formas. Izmaiņas sagaida arī zēna balsi. Tā kļūst zemāka, notiek balss lūzums. Uz ķermeņa dažādās vietās parādās apmetojums. Uz sejas, padusējas, kā arī pie dzimumlocekļa pamatnes. Tāpat izteiktāks apmetojums var kļūt arī uz rokām, kājām, kā arī citām ķermeņa daļām. Taču tas vēl nav viss. Pamatīgas pārmaiņas skar dzimuma orgānus. Ik viens zēns piedzīvo brīdi, kad viņa dzimumloceklis kļūst resnāks un garāks. Lielāks un tumšāks kļūst arī oliņas jeb sēklinieki. Pubertātes laikā sēkliniekos sāk veidoties sēkla. Tas ir pienains šķidrums, kurā peld miljoniem spermatozoīdu. Tie apaugļo sievietes olšūnu, radot bērnus. Zēna seksuālajam briedumam raksturīga erekcija. Tas ir brīdis, kad dzimumloceklis paliek ciets un paceļas stāvus. Erekcija var parādīties pēkšņi un arī tikpat pēkšņi pazust. Parasti erekcija novērojama no rītiem, uztraukuma brīžos vai brīžos, kad sajūt seksuālo uzbudinājumu. Piemēram, domājot par kādu cilvēku, kurš šķiet ļoti pievilcīgs. Sēklinieki jeb oliņas sāk ražot spermatozoīdus, kas izšļācas ārā ar spermu. Fakts, ko nedrīkst palaist gar ausīm. Tiklīdz sāk veidoties sperma, zēns var kļūt par tēvu. Gluži dabisks ir puišu bažas par krāniņa izmēru un formu. Jā, dzimumlocekļa izmērs miera stāvoklī var atšķirties, taču uztraukumam nav pamata. Jo pieaugušiem vīriešiem dzimumlocekļa izmērs uzbudinātā ja bereģētā stāvoklī ir diezgan līdzīgs. Nav vērts bažīties arī par dzimumlocekļa formu.
krāniņš var būt vērsts gan pa labi, gan pa kreisi. Arī oliņas nav vienādas, parasti viena nokarājas zemāk nekā otra. Daba vīrietim ir paredzējusi ik pēc noteikta laika atbrīvoties no spērnas. Parasti tas notiek miegā un to dēvē par polūciju vai slapjajiem sapņiem. Polūcija ir gluži dabiska parādība, ar ko saskars jebkurš zēns vai vīrietis. Līdz ar pubertātes iestāšanos ir ieteicams pievērst vairāk uzmanību higiēnai. Pubertātes laikā zēni sāk vairāk svīst. Sviedriem iestāvoties rodas nepatīkams aromāts. Lai no tā izvairītos, ir jāmazgājas katru dienu, arī pēc sporta nodarbībām. Mazgājoties īpašu uzmanību jāpievērš dzimumu orgāniem. Ikdienas mazgāšanās atvelkot dzimumlocekļa priekšādiņu ir obligāta. Pretējā gadījumā zem dzimumlocekļa priekšādiņas sakrāsies smegma. Dzeltena bāla viela, kas ilgstoši nemazgājoties radīs nepatīkamu aromātu. Pastāv arī sāpīgu un nepatīkamu dzimumlocekļa priekšādiņas iekaisuma risks. Un ko tagad? Neiztērē visu. Man arī rīt ir randiņš. Fiziskas pārmaiņas nav vienīgās, kas sagaida ikvienu pubertātes laikā. Enerģijas pārpilnība, vēlme daudzīties un pastrādāt nedarbus ir ļoti raksturīgi zēniem. Meitenēm bagātāka ir emociju pasaule. Viņām vairāk patīk romantika. Ļoti svarīgas ir rūpes par savu ārējo izskatu. Gan puišiem, gan meitenēm bieži mainās garstāvoklis. Pozitīvas emocijas mīļas ar izmisumu, pat niknumu. Emocijas, gan pozitīvās, gan negatīvās, var kļūt spilgtākas. Tevi var vieglāk sakaitināt par sīkumiem vai vieglāk sasmīdināt. Tev var būt grūtāk kontrolēt savas dusmas un grūtāk koncentrēties. Brīžos, kad tev ir grūti, ir svarīgi atrast sarunu biedru, kam uzticēt savus pārdzīvojumus. Draugu, brāli vai māsu, kādu no vecākiem. Tevi pārsteigs, kādu atvieglojumu sajūtu var sagādāt izrunāšanās no sirds un savu pārdzīvojumu uzticēšanu sarunu biedram.